Mēs jau sesto dienu. Jau sesto dienu. Rokamies, cik tālu esam, cik mēs esam tālāk pagaidām vēl nē. Paldies tālāk. Один круг бы зацепить. И он пошло. О, видишь трещина? Ты стоял на трещине здесь, когда крутился. Saules aptumsums ir šodien, to gan mēs fiksējam un gaidot pasaules galu, bet mēs gaidām to brīdi, kad abos ir to tankārā. Bet jāatbūt vesels ārā, pēc tā arī tas pasaules gals ir iestāties vispārējais. Tāpēc uz ar saules tanku garumu esam dabūjuši. Tanku garumu. Nu, vēl 3 tādu garumu, un viss notiks. Nu, uztaisīsim panorāmu. Jā. A jāgi ir domā? Es domāju, jāgi nav. Tā, forši. Šņura. Kamēr ir mitra. Nu, pagaidi, es jau vienu pie vienas tiek, pie otra. Ei, nos līdz augstiem. Es jau paties to nerakstīju, ka tornīs jau nav. Tornīs nepaliek. Красиво сколько. Стало неверно. Есть неверно. Я gribu visiem. Viņi pastāvēs kaut kāds gaitā būs tāpat tā kā es. Tā. Vajag lābīt jāsavā. Pils pēc malām. Uzpirplā ceļās augšā? Nē. Jums ir pilniem lābīgi. Jums ir pilniem lābīgi. Tā jau, lai paiet malā, nav kaut stāvēt, kas to zina. Nē, vēl nekas.
kas ir dekteri jau tanku ložņitēji. Столк надо здесь налей. Подкачиваем, зацепляем. Так, все. Это надо, специально это. Специально это. Что это тянет, человеком гена. Bez skaits ir. Jā. Nu rēķina viņš vēl vairs kārtas nesam. Vēdas pa lētu. Nu, jā. Ķēris negriezās. Tomēr roķins nav noņēmus. Nu, neliec. Tur mūsu tanki. Man liekas, viņas nevar būt tā tagad iesties, un nav viņam sviests pamats apakšā. Viņš iet kā pa sviestu tagad, ko tad kūdri mīksti, jā, un... Jā, jāpārākajās. Un tas ir vēl mīksti. Jā, jā. Godrini. Es domāju, ka viņi te paši nav iztaisīt. Aktoriem jāpievēl tev es priekšu dāļu. Jā, tie polsniki jāiet. Nav redzēt, tad jā, un pienu uz to poligonu, kad gardeli. Kā viņi malku gardeli. Klāsti otrā, kad mēs spītu, kad dos pa priedu 5-6 gabalu. Uz malu sakram vēd māja. Jā, ko nebēr? Čau. Tas ir otrā. Tev mēs tam. Jādomā, kā tik ārā. Tā būs to vajag. Te viņi tas ir priekšā. Tikai puļi, jā? Lādiņi, jā. Tu tam ir šķirdi? Tiemu. Viņi bojnī. Tīrvis. Tīrvis, redz, ko ir. Jau kāmats! Bļoda. Labi, lai tagad skatās neko. Lai visi kā pirks un bildē. Iekšā nevajag. Tas netīr. Neko neredz. Tāpat kā tam neko neredz. Tur vajadzēja viņš apstot. Iekšā tur nejālīt. Man nevajag. Ko? Rembo! Kur tas vērteļas palika, klausies? Это же наш, русский! Это за нас!
Не надо. Уже все. Давай чуть-чуть натягивать, и что у нас выйдет? У нас он чуть-чуть вот так будет. У нас... Отлично. Просто здорово. Да, оторвал. Ziņu filmēšanas grupa šodien bija liecinieci notikumam, kuri daudzi atzīst par unikālu. Tika iedarbināts un izmēģināts pirms pāris nedēļām no Purva Pienavā izceltais otrā pasaules kara padomju tanks T-34. Tanks Purvā atradās 55 gadus, bet ir izcili labi saglabājies un pat braukšanas kārtībā, stāsta Edijs Bošs. Kopš tanka izcelšanas no Purva ir pagājuši tikai pāris nedēļas. T-34 ar aizmetinātu stobru ir nogādāts nomaļā vietā Pierīgā. Visu šo laiku mehāniķi ir pavadījuši pie kaujas mašīnas konservācijas un tehniskā novērtējuma. Izrādās, ka šajā gadījumā vairāk kā 50 gadi Purvā otrā pasaules kara laika tehnika ir maz skādējuši. Tehnika в хорошем состоянии. Tehnika ir labā stāvoklī, pat pēc 55 ūdenī nogulētiem gadiem. Vēl tikai pieregulēt, piekrāsot un varētu pa pilsētas ielām pabraukāties. Tanku iedarbināt bijis diezgan viegli. Nomainīts tikai eļļas un ieliet jaunu dīzeļdegvielu. Tehnika, kur ūdenī nogulējis pusgadsimts, tika iedarbināts praktiski bez tehnisko mezglu vai detaļu kapitālā remonta. Sajūta brīnišķīgi, kā pirms 13 gadiem, kad es dienēju tanku karaspēkā. Salīdzinājumā ar šo, tie tanki nemaz nebija tik tālu tikuši. Tankam esot nelielas problēmas ar sajūgu un dzēsēšanas sistēmu, tomēr, kā saka speciālisti, to visu iespējams īsā laikā saremontēt un tad kaut vai doties karaspēku parādē. Mēs esam dzirdējuši Maskavai, bijuši Viļiki Lukas, tur no savstarpējiem kontaktiem dzirdējuši, ka zēni pacēluši tanku, bet ne tik veiksmīgs. Ja? Baltijā otrs tāds gadījums nav. Meklētāja brigāde ir lepna, ka tagad viņiem ir vairāk tanku nekā visā Latvijas armijā. Edijs Bošs, Agrs Birzulis, LNT.